redzu pie bezgala telpā, tur, kur mākoņa mēnesi roka, pulks aiz pulka, bet vienotā elpā, ceļi smirdzot un atkal plok. Kāda milzīga gaismas strēle, mūžos vaļā pusparauts loks. Tie ir latvieši, čukst visu mēlis. Telpā izplaukst jauns, mirdzošs koks. Tie ir strelnieki, kuru vairs nav, un kuru nebūs otrais vairs. Tikai viņa mūžīgā slava tautu sarkās kā karogs kairs. Tā rakstīja strelnieks Aleksandrs Čaks. Revolucionāro strelnieku ceļš šajā milzīgajā zemē. Strelnieku ceļš vēsturē. Viņus dzīves dara mūsu vēstures atmiņa. Cik tā ir precīza, cik nepārtraukta. Cik tā katram mums vajadzīga, lai apjāktu sevi. Es esmu Juris Podnieks, šīs filmas režisors. Man ir 30 gadi. Un šī filma būs par to, kādus mēs ieraudzījām vēl pēdējos dzīvos latviešu strelniekus. Katru brīdi kāds no viņiem aiziet. Daudzi no mūsu filmas varoņiem ir jau prom. Prom kapsētā, prom savā slavā un savā traģikā. Savos sākumos viņi bija 60 000, bet šo pavasaru vairs tikai kādi 300. Ir uzcelti pieminekļi, muzeji, bet ieskatieties, monumentu pakājē vēl ir šie daži simti. Ieklausieties, un jūs dzirdēsiet balsis. Dzīvu cilvēku balsis, kas reiz teica, mēs stāvam sargvietās par cilvēces atbrīvošanu. Krišjāns Žubrīts, 7. Bauskas pulka strēlnieks, rotas komandieris, bataljona komandieris un tad arī komisārs. No kara sākot Pirmā pasaules kara, no Valdrājas līdz Berekopiem un 3. karā līdz Berlīnai pret fašistisko Vāciju. Strēlnieks, sakiet, jūs no tā urā pulka? Jā, Frišs Egriņš, 1. Daugavpils strēlnieku pulka. Dzirdēt, ka tai pulkā vareni drosmīgi vīri bija? Dūšīgi puiši. 1. pulkā bija dūšīgi puiši. Kretins pulks, Zemgal pulks. Jā, tie zemgaļski puļka. Ot, streļāji. Brāt, šutki tā mālo bila. Un kurā pulkā jūs bijāt? 8. 6. rotā. 2. vadā. Bet cīnītājs ritīgs bijāt? Nu, kas tev jādara bija? Ūdar tev, jūs taču esat savu mūžu 2. simtā jau iekšā. Jā, nu, kā es saku, man dievs neņem un nevēlas neņem. Un pērkoņu cerni nospēr. Zosevis man sauc no 8. pulka Valmieras, 1. rotas, 3. zvoda un 3. nodaļas komandieris. Tas man viss ir zināms. Jā, strēlnieks. Kā to var aizmirst? Tas nekad nav aizmirstams. Ka nebūtu tik smagi upurnēs, būtu tā vieglāk gājis. Bet ar smagiem upuriem, kuri jāpabrīnās, kā vēl paliek dzīvs. Petri, jūs jau zināt, kino kadru ir saglabājies ļoti maz. Un izstāstīt laikam arī nemaz nav tik viegli šo laiku. Ziniet, ko stāsts iznāk tāds, es jau pats jūtu. Tāds saraustīts. Bet stāsts ir ļoti garš.
būtu varētu tāds, kā teikt, varētu teikt, no strēlnieka stāsts, kurš tiešām atbilstu visam tam gājienam, kāda bija strēlnieka ceļš no pirmā viņa diena, ka viņš šeit Elizabetes ielā brīvprātīgi pierakstījās, ja? Un ar to tālāk līdz šai dienai. Nu, man tas ceļš iznāca. Es no Elizabetes ielas, brīvprātīgi pierakstījos, un šita pagona mums bija riņķa Melca Balta. Tas bija brīvprātīgi. Par Pirmo pasaules karu, par to mēs nerunājam, par to mēs esam aizmirsuši, un viņus aizmirsuši tos savus draugus, kas toreiz krīt. Tas, man liekas, tas ir pavisam nepareizi. Mēs bijām jauni, mēs gājām pa mūsu tēva pēdām no 5. gada. Ne jau caru mēs aizstāvējām. Nē, mēs savu zemi aizstāvējām. Ir katra vieta tur, kur mēs esam cīnījušies, kur mūsu cīņas biedri palikuši. Tā ir neaizmirstama svēta vieta. Kas ir bijis, to nestāsta nakts. Kaut ko nestāsta, bet kaut ko arī stāsta. Ar vārdiem un bez vārdiem, ar atmiņām un rētām. Stāsta dziesmas un stāsta lamvārdi. Tie ir sūri stāsti. Kāds nāves lauks izskatās? Es man miera tādiem jautājumiem. Es negribu atbildēt. Tu pastāst, kāds izskatās. Vat es esmu nāves laukā. Tu frontē esi taču redzējis nāvi. Nē, es nav nāves lauks. Strēlnieki nokrituši ir un kurā es visādi izskatās. Vat nāves lauks izskatās. Tā vēl muļķības runāšana. Daudz muldēs citēšanu vārdu vajag. Dūmījuši visādas prasas paskas. Arī skaties. Vai šita nāves salā daudz krituši ir? Latviešu pulka apmēram 160. Kamiņats pulks, te 4000 gāzēm, ko laist visā. Nu, bet kāds ir jāgāzi indē? Es neesmu gāzē bijis nekad. Tad tur bija tāda kņēda, tā kā uz mušpapīra mušs, kādreiz priekš mušam indi noliek. Cilvēks pēc cilvēku kustās un vaid un motās, cits jau ir beigts, cits vēl rīstas. Nu, šausmīgs skats. Tad tie, kas tur otrā pusē laid virsū, tad viņi dabūja to pašu, atkal, ko mums tie cilvēki. Vējš griezus atpakaļ viņam virsū. Tas mums palīdzēja, citādi mēs būtu beigts. Otrais pulks atkal viss, kas glābj viņš. Es to krustu nopelnīju, tāpēc, kad izgāju cauri, izglābu tos vēl dažus cilvēkus, kas tur vēl palika no tiem Kamiņecki pulka, ložmetējnieks. Man tas krusts kā liecinieks ir, ko man piešķīra par to. Nu, un to otru es dabūju ložmetēju kalnu. Nu, man bija 21 gads. Karlson tēva, jūs taču esat īsts varonis. Esmu. Tāds cilvēks esmu bijis, kādam jābūt cilvēkam. Visādas vai briesmas, vai bija izturīgs visur. Un tāpat pārnāca mājā, kaut darba bija atkal centīgs. Šitas bija Ložmetēju kalna mans pirmais zīmējums. Es biju 10 gadu vecs, kad es interesēju par gleznocību. Ne man bija naudas, ne man kāds palīdzēja. Tā nāca Pirmais pasaules karš. Galā bija jāiet vien brīvpretīgoši. Nekāds cita līdzekļa nav. Ne darba, ne jāsaka, ne maize, nekas, ne skola. Viss ir apkārt karš un zaldāt. Un es iegāju, man patīk strēlnieku gars, es gāju līdzi. Man gribējās zīmēt ar visu sirdi un dvēseli. Un es vēl šodien nožēloju,
kad es nevarēju kaut uzskicēt kaut ko. Nu, un tagad ir gadi aizgājuši. Es esmu ļoti vecs, bet tomēr man tādā vecumā man iztaisīja vēl par aktieri. Galā man uz filmu jāiet vēl. Nu, tai retro filmiņā jūs tēlojāt tos laikus, kad vēl pats bijāt puika. Bet kāda izskatījās Rīgas Jūrmalas streļķu laikā? 16. gadā Jūrmala bija, tā nemaz neredzēja privāts, viss šķinaļiem. Viss tur, kur tik bija zaudēt, pilnas malas. Tāpēc, ka Dubultos bija galvenais centrs, ka nāk no fronta, zaudēt visi jauni. Nu, viņi meklē, kur var dabūt dējot, balles taisa, bet nav te skuķi, kā vajag. Skuķi vajag paziņot. Nu, tad es pirmais, tā kā man bija pazīstam kādu 7, 8 skuķi, ne jau pavisam jauni. Tā man bija viņam jāziņo, lai nāk ballītē, viņi tiek ielūgt. Familijas vārds es personīgi nepazīnu, bet viens sauc Zelts zirgs, otrs bija Kāpnieka Dore, trešā bija Garā Tonija, ceturtā bija Pura Velns, piektā bija Vienpup Marija un sestā bija Fortūnā. Tai bija, kuras bija 43. Tie labprāt, priecīgi un laimīgi bija, ka viņi dabūja no strelniekiem dejot. Dievs palīdz, Ozoliņ tēvu. Kā tad iet? Tā šņaba dzert var. Ideāli. Ko tu vairāk grib? Un spēks ir? Nu, tā, nu, kas neviens tev nenesāvēt. Tu beidz strēlnieku laikos? Kas te tev liktum tu palsījāt pat stāvēt ierakumos? Gaidi, kad kritis kāda liktenīgā. I tu neskaitīsies vairāk. Bet kam tu ticēji strēlnieku laikos? Par ko tu cīnījies? Ko tu cīnījies? Es tak cīnījos no tos vāciešus, lai tos nosistu visus un būtu projām, lai viņi nebūtu te vairs mūsu. Vai kā tad te vajadzējās? Nu jā, bet tas Krievijas ķeizars arī jūs piešmauc un nodeva kopā ar ģenerāļiem. Kur tā nebija nodevības? Kurā reizē nav nodevības? Tāda nodevība, lai Dievs pasargā. Vācietis zina viss mūsu propuskas, viss mūsu atzīves, viss ierakumas, kas stāv viss. Mēs brāļojās vēl reiz, ka nogrūt to Nikolai. Labdien! Sakiet, vai tad Elmārs Taulīts ir mājās? Nomira viņš. Un kad tam ir? 25. aprīlī viņš mīra. Mēs te semniec tādas bildi sapatgrāfējam. Elmāru Taurīti vairs nesatikām. Daudzas vairs nesatikām. Vienkārši atnācām par vēlu. Jūs jau laikam kaut kas īpaši sargā un glāb no viņām biteniek. Nu, es tagad pie vitiem strādāju, ātrāk man izglāba, ka es vienam, kam es ticēju, tā kā Dievam un kam ticēju, un tas man ir izglābs vairāk 3 reizes no nāves. Un tagad man ir bitētis uzglābt, tāpēc, ka viņš dabūja dzēliņus un dabūja visu kaut ko, un patieks vajag, ka es strādāju, tā es dzīvoju. Tas savu garus gadus. Nu, strēlnieki ne lodi ķēra, ne bita dzeļi. Jūs jau saprotat, ka karalēka bija, ka visi draugi, visi palika, bet es kaut kā izglābos. Nāvis priekšā esmu bijis jau 3 reizes. Tāds gadījums bija, kad nekad nevarētu cerēt, ka es varu dzīvot un ka dzīves var palikt. Bet redziet, tomēr palika dzīves. Pagaidām. Jūs te kalnēs bija? Un Krievijā? Krievijā es biju visur, pie Kazāņa, pie Sīzraņa, Maskavā. Kremļa sardzē bija ložtenodais komandieris, ar Leņinu kopā pagalms laucī. Tas bija 18. gadā, martā vai kad. Bet tu gribētu iet strēlniekos? Varētu, ja būtu iespēja. Es to piedzīvot negribētu gan. Es negribētu zināt šito mocību, kas ir izturēta. Pareizi, es negribētu.
Viņš jau kā zina, ka viņš šautā, viņam patīk, ka būtu karš, ko tad? Jā. Es jums izstāstīju vēl tādu lietu. Tas bija 15. gadā. Nu, domā, kaut no ātrāk uz pozīcijām. Un šitās garš kaps izrakts tāds. Nu, varbūt tā, tik garš kā no to biškoku līdz manim. Viena rinda pie krāmēt pila, otra rinda līdz pusē šinēļiem noklāt. Un mēs tādi vecāki, tur tie karuīri, kas ir, mēs saka, kāpēc nebētu ciet. Pagāja viņš saka, otru pie krāmēšu, un tad trešo, un tam mētīs ciet, nu, mums duši papēžos, ka tik daudz guļ. Un domā, mēs adrīz gulēs tāpat. Viņš teica, gospoda oficerā, Beragīķes, a это мусор нам хватит, tā kā te žaldāt. Jā. Es gribēju atmaksāt tiem, kas strādnieks jau ērdzināja. Man tās, kad tas puišas bija stāstiet citiem, kā viņš ir mocis, kā baroni, viņi gribēja sistu, ka es domāju, ka es izaugšu liels, es tēva grēku, ko viņi mocis, es atmaksāju. Bet, kad es izaugu liels un pabeidzu skolu, kā es varēšu atmaksāt? Es taču nekā nevaru. Bet, kad iestājos strēlniekos, nu es varu atmaksāt, tu man ieroci. Nu, es dzīvšu, ko runāt, strēlnieki. Caru nos, barons nos. Tas man dikti patīk. Un tad es domāju, nu es varu atmaksāt. Un kā toreiz jau aģitātori bija. Bija tādi vīri, kas Marksis saprat. Tas ir Jūlijs Daniševskis, ka tas pēc 17. gada oktobra stāstīta bija, ko saprast. Par strādnieka uzvaru, par strādnieka kalpa un puišu, lai tie būtu brīvi. Pračpuiks, tādiņu, šo roku saspied te, un to pakaut spied klāt. Un to ieloci, šitas jau nelocā. Šo nevar. Viņiem nebija tāds apre, bija tas šī naks un to. Un tad atloci apkakli vaļā, uzroci sarkādreiz. Un tad čauten rokās. Un prieks viņš teica, ka dabon iet tikai, ka pateicis, iet uzbrukumā, tad ir lielākais prieks. Когда ликоверные молодец был, военную службу я страшно любил. Мундиры, медали блистали во мне, московские девки ласкались ко мне. Tā, un tā tieši man bija, ka man pastās forma, tas tērts, viss. Un kaļots. Edemanis, Roberts. Viņš vēl tagad, viņš teica, ka paskatās uz tevi kareiviem, tad nav šaubas, ka tie neuzvarēs, viņš teica. Kā viņi iet uzbrukumā, kādiem smaidiem vaigā ar visa. Tādi bija viņi, jā. Tādi bija bezbēdīgi. Es domāju, ka tas laikmets viņus tāds izaudzēja. Kā tā var būt cilvēks, kas tik bezbēdīgi iet un viņš iet nāvi? Viens ticēja Dievam, cits savam zemespleķim un zirgam, trešs revolūcijas romantismam. Kopīgs visiem bija naids. 17. gada maijā apvienotā strēlnieku padomē tika pieņemts lēmums nostāties boļševiku pusē. Tie laikam bija 700 verdzības gadi. Bezjēdzīgie upuri, Tīrelī, pie Ķekavas un Nāves salā, kas palīdzēja strēlniekiem izlemt, ir jāaizstāv revolūcija, jo bez tās viņam nebūs nedz savas zemes, nedz brīvības. Un viņi atstāja Rīgu, atstāja savu Latviju, lai atgrieztos. Leningrāda, latviešu bija tie noteici. Visi griez ceļu un smoldi jau
tādēļ zāle mūs tolīgi novietēja un apgaisme, kas mums būs jādara, būs Lēniņš jāsārga, jāapsārga smoļni un vispārīgi tā. Bet kāpēc latvieši tur paņēma? Es tur uzticam. Lēniņš jau gribēsi, lai latvieši sūt. Te uzticam, jo. Tad tur tā stāvi, tad bija te sarkanbardisti un tā, bet to šo neuzticam. Tā laika jau tā bija ar. Visādi jau bija tur. Bet latvieši, kā latvieši. Bet jūs no Ļeņina redzēja, jā? Paķis, kā tu neredzi. Tāpēc, kā vienēt duriem vienreiz, es viņam aizlīku šauten taisnu priekš. Iznāca tā. Ja Leņiņ. Ja es viņu ievās klikšana zināju. Bet viņš tā iznāca. Tur jau nebija jāstāv šauten pie sāna. Ātrāk bija stāvējuši un Leņiņš atcēla, ka nav jāstāv tā. Un es tā seitu rītā, redz, man augstslāja bija. Grāmatu priekš, tur varēja laist. Un viņš nāk augst, pat ten parāda duriem. Un es skatos uz to grāmatu un ceļies augšu. Propus. Ja Lēniņ. Tas kažaks uz loši, viņš bija redzes ātrāk. Es teicu, es atvainos. Viņš pa to koridoru staiga, tā vien galu uz otru. Tā tad strēlnieki ticēja Ļeņinam? Kā tad tu netici? Kas tad zemnieki dēls, kalp dēls, kā tu netici, ko? Ja tic. Jā. Tā labi es teicu. Pa Lēniņas ir gājuši un pa Lēniņas nomiris. Puikas bija viss sajūsmināti. Tik karosim un būs labi. Izkarosim brīvi un iesim mājās un dzīvosim, jo pie carismu bija apspiesti. Domāju, Lēniņš teica, ka tagad būs tautai labi, kad izcīnīsim revolūciju, izcīnīsim. Tautai būs labi, brīva būs tauta un būs labāka dzīve būs. Krasniņtēvi, jūs šeit vagonu rūpnīcā sākāt jau pirms pasaules kara. Un tagad vēl strādājat, tātad spēks ir? Spēks ir, vēl kā labo. Ko tad jāstrādā ir? Maizīt jāpelna. Priekš sievas un bērniem. Zināt, bērniem tagad jādod. Tā viņš ir piesēts. Ir gan stipras kaulas tā jūsu paudzē, taču strēlnieku laikā tāpat. Kur bija cietākais rieks jākost? Tur latviešu puikas gāja kost to rieks cietēt. Mēs stāvējam Latgales frontē. Latvieši pēc latvieši bija. Atcīt, tagad no Polockas pilsēta krīt. Mūs no turienes projām uz Polocku. Poļi nāk virsū. Atcitām poļus atnāca mums nomainīt. Krievu daļas nomainīt. Tagad 350 km no Maskavas. Orla krīt. Mūs atkal projām uz turieni. Jo tālāk veda kara ceļi, jo vairāk naids pārauga pārliecībā. Pārliecība viņus nostādīja vēstures krustcelēs, bieži vien citu pret citu. Pārliecība viņus izkaisīja pa visu Krieviju, saucot palīgā revolūcijas sastrēguma stundās, pret eseriem, Ģeņīkinu, Vrangeli, Kolčaku. Drosmīgākos ieteica apbalvot, viņi atteicās. Un tad apbalvoja visu pulku. Pirmo goda karogu sarkanās armijas vēsturē saņēma 5. zemgales strēlnieku pulks. Visu divīziju apbalvoja par Orlas kauju. Šito trako slavu, ko latvieši ietur zāli neaugvairs un jaunais. No sāku, vai tie, ko nu varēja dot. Tad trūkumā, taču tie iedomājam, trūkums Krievijā taču bija tad. Tad iedeva tāds Balskausiem, Ļeņigradas strādnieki, tāds sarkanis kuļķenīts, Mahorkainu piesētodo, visai divīzijai iegāja. Polocka aiziet taču, Pasakainu, bet visdullākie bija tā pilsoņu karā, visdullākie bija latviešu tauta. Vislielākais prieks bija tas, kur mēs ejam, tur bēg. Ko tā vairāk puikai vajag? Rekam atšals liek pa dienu. Kā kaut kur bija ziepes, tur vēlāk pulkveds vācietis noliedz pa pulkam sūtīt šur un tur, kur ziepes ir. Viņš rēķinājās ar cilvēku dzīvībām. Savām puikām viņš teica tā, ka cilvēks ir dabas radījums, kur ir jātaupa pēc iespējas vairāk. Pietiekoši mēs esam cietuši un vēl cietīsim.
Pulkvedis vācietis strēlniekiem bija kā tēvs. Mēs jau nebijām latvieši, vien mums blaka mums tas Krievu pulka atcīnījās. Mums bez galva visās frontes, tur puikas ir bijis Dievu, vot kā dērgli tur ir bijis Krievu. Piemēr, mēs šaubam nav vienīgas. Visur viens un tā pats situācija vienāda. Tātad streļķu cīņas gars aizdrāva? Jā. Kopīgi gājāt? Viss kopīgi, jā. Viss cīņas ir izvests kopīgi, pateicos tikai tā, ka kopīgi gāja. Ne jau latvieši izcīnīja to revolūciju vien paši. Mums nav jālielās, mums nav jāteic, ka no mums atkarājas visa tā revolūcija. Bet jāteic tā, ja mēs nebūtu palīdzējuši, tad Dievs zina, kā būtu. Tā vajag teikt, formulēt, ne tā pateikt, bet mums nekas nebūtu bijis. Tā nevar teikt. Bet vai šie jaunie sapratīs jūs? No šiem vajadzētu gan. Tomēr viņi dzirdēs, ka tagad papa, mamma runā un ir par tādiem strēlniekiem, taču sevišķi latviešu ģimenēs to zinās. Jā, bet vai viņi sapratīs, ka tas bija strēlnieku gars, kas izšķīra visu? Latviešu sarkano strēlnieku gars un nevis skaits. Strēlnieku gars, tā ir arī dziesma, dzeja, glezna. Vēl tikai 1918. gads, bet Maskvā jau notiek pirmie latviešu strēlnieku dziesmu svētki. Bija paredzēti arī otrie, tos izjauca fronte un karš. No strēlnieku vidus taču izaug mūsu jaunā sarkanā inteliģence. Čaks teica, ka tas ir brīdis mūsu vēsturē, kad dvēsele kļūst atkal karsta sēkla. Bija arī teātri, bija pat simfoniskais orķestris. Latvieši bez tā nevarēja dzīvot. Tā kā viņi bija pieraduši savā Latvijā, tā viņi arī visu Krieviju cauri braucot un visu Ukraini cauri braucot. Ir daudz Ukrainē tādas vietas, kas atmina mūsu slūdziņas, ko mēs spēlējam ar saviem dramatiskiem pulciņiem. Tie, kas bija ievainoti, man nevienreiz vien pasastīja, pasmējies labāk, tikai neraud māsiņu. Kādi tad ir pēdējie vārdi? Atceries savu māti, tēvu, bet visvairāk to sitaties puikas, lai var izcīnīt to, par ko mums jāmirst. Katrs mēs bija norunājuši pēdējo lodu atstāt priekš teviem. Tad, ejot gariem, kritušam, ievainotam, lūdzās, lai viņi nošauj. Biedriņi nošauj man, neatstā man gūstā dzīvu, lai neatstā dzīvu. Bet tiesības mums tas nav darīt. Nav brīvi šaut otrs, kaut viņš būtu ar dzīves vēl beigts. Un pats viņš vairs nevar nošauties. Stobris jau ir garš diezgan šautenē. Nevar jau tik viegli kaut kur to lodu izmantot. Un skrējot gariem, mēs atstājam ievainotos vēl gultu. Tad Baltie darīja ar sagūstītiem latviešiem? Par to es pateikšu drīz vien. Es pateikšu. Jūs zināt, ka veseli pulki nošāva. 4. pulki savaņģoja visus gūstā. Iedzina Taurijas stepu šķūrī Ukrainā. Aložmete visu apšāva. Viss pulks un 5. tāpat. Kur viņi ņems gūstā? Apšāva visus. Bet tad jau naids jums bija pret viņiem. Nu ko, par to vēl runāt. Vai par to jārunā? Par to nav šaubas. Līdz pēdējām asinis lāsam. Gājam, kurš varēja. Pie Kazaņas mūsu brigādes komandieris guļ. Pie Orlas pa šo visu magistrāli līdz Krimam. Un šeit visi mūsu zēni taču asinis lēži ir palikuši tur. Vēl ir Jakuti, tāli Austrum un Ļeņingrādā, Mars laukumā guļ zēni mums. Mēs paši vai šos kapus neatrodam. Izejot no kara, mēs bijām ļoti cienīti. Kā mēs bijām divīzijā.
kad varonīgi zēni un visi pilda uzdevumus. Tādi mēs bijām, kā iznācām. Mums nozīmē visus atbildīgos amatos. Protams, ne ierindnieku, kuram nebija, kā teikt, viņš nebija pie kā pieskart, bet tomēr viņam ticēja, viņam deva kaut ko vairāk pa viņa spējām. Tā visiem bija uzticēts, ja? Nu, es biju rots, es biju izlūks, bet man tūlīt tās uzticēja zamnačaļnika Basoļakarā, nu pēc tam pa priekšnieku, ja? Citais skatos, lielos amatos. 35. gads viņi vēl pilnā ziedā savos amatos. Jākabs Augsnis, PSRS, Kaisa karaspēka priekšnieks, Roberts Eidemanis, ASV Hima priekšsēdētājs, Gustavs Boķis, tanku pārvaldes priekšnieks, Jānis Bērziņš, izlūkošanas pārvaldes priekšnieks, Fridriks Kalniņš, Kirills Stutska un vēl daudzi citi. Un tad kulta laika traģēdija. Jūs tak paši to labi zināt. Nu, vācietis. Citi. Es domāju, tā kā nevienai paudzei, līdz šai dienai, nevienam tik smagi nav gājis. Tie, kas palikuši dzīvi šodien, tie ir kā uz loterijas vinnējušas. Bet man arī sviedies, ka tiešām esi palicis pēc 3 kariem, pēc 37. gada dzīves, un pie tam vēl arī žiguli vinnējis uz loterijas. Nu, ko dzirdēju, ka lielākā laime var būt šī ziņā, ja? Laimīgs. Bet tas, kas ir pārdzīvots, tas ir, nu, var teikt, viens no vissmagākiem un grūtākiem. Čau, piemini svešumā raktos, un kādreiz elpu uz mūsu puses sūti, kad klāsies tev grūti. Zini, lai tālums kā ledus ciglums, mēs būsim ar jums. Ierakumi pārauga ar zāli, cilvēki piemiņi izgaist. Mēs braucām pa strelnieku cīņu vietām plašajā Krievijā. Это молодцы, что ищете своих, это правильно вы ищете. Как они погибли. А мы уж думали, что тут латышей забыли. Да ну, сколько про них слез пролили, который мир был цел. 8 человек расстреляли, деникинцы. Помню, рубашка белая, а потом полосочками юбочка. Так вот дрobненькими и в тухольких. Они ее застрелили. Один подошел и так и золотым кольцом отрубил. А как мы плакали. Ой. Им вырыли братскую могилу и поклали. И мы все, когда не пойдем, мы говорим, все покланяемся им. Еще помню, как у них одежда была никакая у нас. И один латыш вот так вот и шел. Я была там, на том краю. Это я сюда замуж вышла. А он и шел как-то, и вот так вот, мы говорим, у окна глядим, хоронимся, мы говорим, прямо на открытую идете. И пошли на Крым. Вот сюда, и пошли, больше не вернулась война. Вот и все говорили, прогнали латыши. Вот вам и все. Кричать наші хлопці. Латиші, дівчата, відбігайте, латиші вийдуть у клуб. І к ним зараз збиралась кружок, і вони говорили про коммуну, ми ще й поняття не мали тоді, вони про коммуну говорили. Вы, наверное, красивая девушка была. Та що, не знаю, о, дивіться, красиво, це точно така. Ну, красавица, конечно. Ну, от. А наші хлопці ревнували. Дмитрий Иванович,
Вы прошли всю гражданскую. А когда вы впервые встретились с латышскими стрелками? Это было в 19 году. Я тогда служил в первом конном корпусе Буденного. Ну, если сравнивать, так сказать, с донскими казаками, донские казаки это всю жизнь свою были хорошими воинами, хорошими кавалеристами, хорошими рубаками. Но я должен прямо сказать, что латыши не уступали донским казакам в атаках и рубке своего врага. Замечательные были кавалеристы. Илья Владимирович, вы были командиром червоных казаков, а теперь известный писатель. Но не преувеличена ли роль латышских стрелков в ваших книгах? Как было на самом деле? Уже белый конь Деникина подкован на серебряные подковы, чтобы въехать на нем на Красную площадь. Уже офицерские полки генерала Кутепова не сомневаются в том, что через несколько дней они вступят в Москву. И в это время появляются какие-то неизвестные латыши и червоные казаки и срывают все эти планы белогвардейцев, не только белогвардейцев, всего мирового империализма. И не дают им войти в Москву. Мало того, если Белая армия гнала нас, будем прямо говорить, гнала нас в течение полугода от Черного моря до Тулы, то Красная армия погнала их в течение 2 недель от Тулы и утопила в Черном море. Значит, каждому латышу полагается золотой памятник, с моей точки зрения. А вы говорите, недооценили. Переоценили. Не переоценили, а недооценили. И это должны знать все. Должна знать молодежь, должны знать наши поколения. И через 10 поколений, через 100 поколений. Как решалась судьба революции. И кто положил на чашу весов свое весомое слово. Naids viņus izkliedēja, mīlestība savāca kopā. Viņu tēvu zeme un mātes dzīvā valoda. Te Latvijā, kur aug mūsu maize, skan mūsu dziesma dzimtenē. Katrā trešā latviešu ģimenē kāds ir bijis strelniekos. Mūsu filmas jaunākajiem varonim ir 82, vecākajiem 101 gads. Mums pašiem ir 2, 3 un 4 reizes mazāk. Un varbūt tāpēc mēs braucam, meklējam. Mēs meklējam viņos sevi.
Gada Jāņa vakarā. Dejas palika neizdejotas, alus neizdzerts. Strēlnieki no Piemaskavas Jāņu gunīm cēlās apspiest kreiso eseru dumpi. 63 gadus vēlāk, Dolas salā, mēs 6. jūliju noballējām kopā. Gandrīz braukt projā kā vēl. Jā. Ja tā pat iet, tā kā gāja tāda. Bet brauk, kā labi. Kāpēc? Tas taču ir karš. Tur, kā bija balva, tur bija svaigs meits un tā dansa, kā. Vēl kas bija? Varbūt. Tā jau nu bija. Par šiem jaunajiem un drosmīgiem zēniem 1918. gadā Jakovs Svedlovs teica: ne ar vienu mēs neesam tik cieši saistīti, kā ar Latvijas strēlniekiem. Mīlestības pulks 5. Skābiņu lasītais 6. 7. žīdu pulks. Cilvēks ir radīts pasaulē, lai viņš izmanto tik labumus. Viņš tā radīts, ka viņš papriecātos. Pēc kam cilvēki? Lai viņi kopīgi papriecātos, visi kopīgi. Lai citu nemocīt, nespīdina. Un priekš tam viņš dzīvo. Un ja tāda dzīve nav, tad viņš ir pretīgs. Es nemaz nenožēloju, ka aizgāju armiju. Un ja būtu tagad jāiet, es arī aizietu. Lai es vairs nevarētu uz kara lauku, bet es iet iekšā slimnīcās un hospitālās un palīdzēt ievainotiem. Jā. Bet iznest vīrieti no kaujas lauka. Ja jūs gribat, es jūs vēl tagad 90 gadu vecs iznesīšu. Bet jūs man varētu pacelt? Droši. Bet nav tā, ka dzīve sabojāta ir ar karu. Mēs tikai vīri nosolījušies, ja mēs viens otru krītam, mēs nekad pie citu neiesim.
Vai tad šodien vējš nav pa stipru, strēlnieki? Skatieties uz tiem kokiem, kā tie pagriež muguru pret ziemeļrietumu vējiem. Tie ir pirmie, no kā mums jāmācās. Jā, tā, kas šeitā bērnībā augus un dzimus, tā tik var, tāda tauta var dzīvot šeit Jūrmalā. Un es dzīvošu tik ilgi, kamēr es esmu ar saviem senšiem saderējis un dzīvošu. Ko tu raudi, kas tev kaitē, mana jaunā līgā viņa? Vai tu raudi manis dēļ, vai pēc sava vaina cīņa? Ja tu raudi manis dēļ, kara iešu nepanāk. Ir 1982. gads. 18 gadi ir palikuši līdz jaunajam 21. gadsimtam. Tieši tikpat daudz, cik viņiem pašreiz. Bet kā viņi savos 30, 40 gados sapratīs strēlniekus, viņu likteņus? Ko viņi paņems sev līdzi? Pirmais Daugavgrīvas pulks, otrais Rīgas pulks, trešais Kurzemes pulks, ceturtais Vidzemes pulks, piektais Zemgales pulks, sestais Tukuma pulks, septītais Bauskas pulks, astotais Valmieras pulks, devītais Kremļa pulks.